Augusta beigās žurnāls Praktiskais latvietis ciemojās Kandavas novada Cēres pagastā, 2 mājās, kur saimnieku hobijs ir puķu audzēšana. Māju atpūtas saimnieki abi jau pensijā, tāpēc dārzam paliek vairāk laika. Pa dārzu tur jāpasakās saimniecei, tā jau ir, viņa principā ir, tādam lietam ir slima. Nē, jau slima, tas ir mans hobijs. Man būtībā tas ir no senčiem iedzimis. Man vecamātei, es esmu dzimusi Balgalē, un viņai bija ārkārtīgi skaists dārzs, un man ir palikuši atmiņā, es slēpos viņas pajienu krūmos, ka mamma gribēja pērt pa kaut kur. Nu, un vecamātei arī tā arī lejā cīnās. Viņa arī vienmēr puķdārs bija, un tā iesāk. Nu, un vislielākoties, kas te ir, pašpirkts arī, bet sadāvināts. Kurš nāk uz kaut kādu jubileju, ka viens rožu pods rokā, meitenes rājas, ko tu māda veids stādīt, tu samazini nevar vairāk. Es biju, kāpēc jūs man dāvini? Ja stādini, vai? Nu tā. Man vienkārši ļoti patīk arī, kad ir sakopts. Nav grūti tomēr tikt galā ar to visu? Nu, viegli nav, bet izdarīt var, ja ir patikšana. Ja būtu hobija, man puķis ir hobijs. Un arī tāda problēma, ka mēs ap divi ir invalīdi. Un šitais dārs piespiež. Un galvenais spēcīgākie veči divi, jā. Un otrs, kas tas dārs piespiež iet. Un prieks arī, kad šogad auga ļoti skaisti viss. Nu, darbs bija briesmīgs, jo zāle auga, jāpļauj. Un es zāle arī cīnāmies. Jā, tā. Mans teiciens ir bērni un mazbērni jāuztur līdz 60 gadiem. Tā kā man pietiekoši ir. Viņam ir cūkas. Un man ir vistas. Un es pats arī labs cūkas. Paraudzēt. Tu esi beigts ar viņu. Es teicu, viņam nevarēja dot runāt. Druviņu māju saimnieks Staņislavs ir Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībnieks, tagad invalīds, bet saimniece Maruta strādā par dārznieci Cēres skolā. Tomēr arī pašu dārzā puķa netrūkst. No sirdslieta, man liekas, tas ir vairāk, bet kā būtībā mūsu mājās jau nešķiro, kas ko darīs. Strādā viss būtībā. Ar visiem znotiem, mazbērniem un bērniem. Rudenī mēs tā jau meklējam sēklas, un tā pavasarī tā lielā sēšana, stādīšana, podošana mums ir. Tā agrāk jau krievu laikos neņķis audzēju priekš pārdošanu, tas jau ir sirdslieta, sākās ar neņķiem. Vēl ir liels darbs mums dālīs, kamēr mēs noņemam, tad paiet 2 nedēļas tā ritī, kamēr mēs noņemam, saliekam, sagriežam pa gumiņiem, viss sapakojam. Jā, un numurē galvenais, kamēr sajūka un kamēr atrod. Pēc kādas filozofijas jūs stādat puķis? Lai ziedētu visu laiku, nepārtraukt. Nebūtu vienveidība. Nē, vienveidība nav. Man nav tā, vai nu uz zaļumiem es eju, vai tikai uz vasaras puķiem vai uz ziemas puķiem. Nē, ziemcietiem. Man ir viss, man ir gan vasaras, gan ziemciets, gan zaļumu. Katram ir savs skaistums. Vai no lapās, vai ziedos, vai es nevaru pateikt. Nē, izmest jau nevienu nevar izmest, tas ir tā, Cik dārznieki tā, viņi saka, jāizmet ir stādiņš, es nevaru to. Bez žēlastības tās. Jā, tā vienā vietā kaut ko traucē izroka, un tad stāda nākošā vietā. Vienalga atrod vietu, nav tāda. Tāpēc jau laikam te tik daudz tās puķis ir. Draugi jau daudz arī vēl, meitas. Visi jau zina, ka audzē. Pirmais jau kas nāk. Puķis stāda un pēc tam jau tikai. Un tad tikai domā, vai tomāts vajadzēs vai nevajadzēs. Tāpēc jau šogad nav tomāti, tāpēc, ka nepaspēja iestādīt.